kā jums, bet man, piemēram, iet apģērba veikalā šķiet ir tikai 2 varianti. Vai nu apģērbs ir pārāk skaļš un uzbāzīgs, un tāds, kas ir katram otrajam uz ielas, vai arī vienkārši tas, kas man patīk, ir nesamērīgi dārgi. Un rodas adekvāts jautājums, kāpēc neražot apģērbu pašam? Šūt es nemāku, nu labi, pogu piešūt es vēl mācētu kaut kā, bet ar to manas prasmes beidzas. Bet doma par savu apģērbu mani nepameta. Pameklējot internetā, es uzgāju print on demand platformas, kuras piedāvā jau gatavus apģērbus, kurus tu vari pielāgot, uzlikt savu dizainu un nesāt. Tad, es uztaisīju pirmo dizainu, pasūtīju pirmo džemperi un sāku viņu nesāt. Un tad notiek pats interesantākais. Kur tu to ņēmi? Kur tādu var dabūt? Kur tādu var nopirkt? Ja jau cilvēkiem interesējās un arī patīk tas, kas man ir uzvilkts mugurā, es nolēmu, kad ir jāvar vaļā internetu veikals. Un tā 2023. gadā piedzima uzvelkts kreklu. Nepilnus 2 gadus es braukāju pa tirdziņiem, aktīvi reklamējos sociālajos tīklos. Pasūtījumi jau bija, bet nepietiekami, lai to nosaukt par biznesu. Nepietiekami, lai uzturētu savu sapni par savu apģērbu. Naudas nav, tos džemperus un tēkreklus īsti nevienam nevajag, un tāpēc uzvelkts kreklu veras ciet. Bet ne katra aizvēršanās un apstāšanās nozīmē beigas. Es ticu, ka šādi mēģinājumi man būs vēl ar vienu, līdz es nonākušu pie uzvelkts kreklu labākās versijas, bet tagad mēs esam šeit. Uzvelkts kreklu versija 2. Apģērbs ar tīru dizainu, godīgiem materiāliem. Apģērbs, kurš nav skaļš, kurš ir kluss, bet ļoti ietekmīgs. Es ticu, ka apģērbam nav jābūt tikai lietai, ko mēs uzvelkam. Tām ir jābūt sajūtām, ko mēs sajūtam paši un dodam citiem, kaut ko nesājot. Tāpēc, ja tev patīk stāsts par restartiem, par mēģinājumiem veidot savu biznesu, droši piesako man un ieskaties Uzvelkts kreklu mājaslapā, jo tā tagad ir arī latviešu valodā.